Sveiki pirmajā WordPress rokas grāmatas video ierakstā. Teiksim, lielos vilcienos tā doma ir tāda, ka mēs savā mājaslapā esam izveidojuši WordPress rokas grāmatu, kurā ir teiksim, izstāstīts viss par to, kā pamat vilcienos izstāstīts par to, kā izveidot mājaslapu, WordPress mājaslapu, kāda ir galvenā funkcionalitāte, kā administrēt mājaslapu un kā administrēt saturu. Pagaidām šeit viss ir teksta formātā, bet es nolēmu izveidot arī video formātā katram no šiem ierakstiem, lai jums būtu vieglāk, teiksim, tiem cilvēkiem, kas paši grib apgūt vairāk par WordPress, lai būtu vieglāk apskatīties un soli pa solim iemācīties tās funkcijas. To rokas grāmatu var atrast, ejot uz www.kebit.lv, atverot sadaļu akadēmija un WordPress rokas grāmata. Tātad, pirmais ieraksts par servera vietas izvēli. Tāda pats, teiksim, lai uzinstalētu WordPress saturvadības sistēmu, nepieciešams web serveris, kas ir ko var izmantot Apache web serveri vai Nginx, un jums nepieciešama PHP atbalsts un MySQL atbalsts. Par cik jūs neinstalēsiet šo serveri visdrīzāk uz sava datora, tāpēc, ka, manuprāt, ja jūs neesat izstrādātājs, jums tas nav nepieciešams, bet ja jūs gribat izveidot savu uzņēmumu mājaslapu, tad visdrīzāk jūs izmantosiet kādu no hosting pakalpojumiem, tāpēc, ka viņi nav dārgi un arī viņi, teiksim, visu laiku 100% strādās, teiksim, 99,9% gadījumos. Šeit mēs esam izveidojuši dažus ar serveriem, piemēram, garmtech.lv, arie.lv, serveris.lv, hostnet.lv un tā tālāk. Es personīgi izmantoju Garmtechu, tāpēc, kad viens no iemesliem viņi ir, teiksim, atbalsta WordPressu, otrs ir tas, ka viņiem ir SSD diski, viņiem arī ļoti labs supports ir, un starp citu viņiem man nav prasījuši promotēt vienkārši no savas personīgās pieredzes stāku, kāpēc mēs viņus izmantojam. Ļoti stabili un ātri viss darbojās. Serveris arī ļoti labs, tas nekad nav bijusi problēma un ļoti stabili strādā, viņiem pat starta cena, man liekas, ir lētāk nekā Garmtecham. Hostnets arī ir labs pakalpojums sniedzējs, tā kā ir varianti no kā izvēlēties. Ārzemju servisiem, vismaz es esmu testējis un mēs esam izmantojuši uz reāliem projektiem, ir vpengine.com, kas maksā, viņi parādīšu, pastīšos kaut kādi 30 eiro, ja nemaldos. Tā, kur mums ir cena? $29 mēnesī. Viena instalācija, tas viena WordPress instalācija. Ja jums ir 10 instalācijas, tad viņš maksās $99, bet jūs varēsiet instalēt 10 mājaslaps. Lielais plus vpengine ir tāds, ka viņi principā visu backupoļu, viņi ļoti stabils ir. Ja tur kaut kādas, problēmas notiek, jūs ātri vien varat, katru nakti tur ir kopijas, jūs ātri vien varat atsaukt iepriekšējās dienas kopiju. Restore uzlikt viņam stabilitāte, drošība, viņi ļoti labs, teiksim, supports. Tā kā vpengines ir, ja jums nav tādas tehnikas zināšanas un jums nav žēl $30 mēnesī, tad iesaku izmantot viņu pakalpojumus, bet no SEO viedokļa viens no iemesliem, kāpēc mēs neizvēlējāmies, teiksim, palikt pie vpengine, bet aizgājām uz Garmtech, tādēļ, kad es esmu lasījis par SEO, kad labāk, ja tā IP adrese atrodas reģionā, kurā jums atrodas mājaslapa un kur jums ir mērķa auditorija. Par cik mums personīgi mērķa auditorija mājaslapai kebit.lv ir latviešu tirgus, Latvijas tirgus, tad es nolēmu izvietot Garmtechā. Un, jā, kā jūs redzēt, tā lapa strādā ātri un servis viņiem ir labs, tā kā tas runāja par hostingu. Man liekas, arī ir tā, kur mēs palikām. Tas arī par hostingu runāt ar visu. Un nākamajā video pastāstīšu par WordPress saturvadības sistēmas lejupielādēšanu.